Esiet sveicināti florbola draugi. 7. spēle LV Florbola līgas pusfināla sērijā starp Ķekava RB un B un FS Masters Ulbruka komandām ir spējis demonstrēt produktīvu sniegumu. Te izcila epizode Ralfs Sirmels, kurš arī nav ilgstoši spēlējis, varēja jau uzreiz spēles ievadā gūt vārtus. Kāpēc sevišķi precīzes piespēles, kas uzliek sākt uzbrukumu no jauna, bet te metiens pat šķita vai pa vārtu konstrukciju netrūk pārkāpumu pretiniekiem. Vanaks, un te būs noraidījums Tomam Bitmanim. Masters Ulbruka komandas vārtiem. Jā, soda metiens, tieši tā. Jansons pret Magoni. Pirms dažām dienām Klaus šādā duelī palika zaudētājos. Jansons māna un beigās tā arī neuzmet pa vārdiem un saņem sejā. Saņem sejā jaunā Magoņa emocijas. Gredzens. Izdodas Krišānu aizstumt aizvārtē, bet jau Krišāns pats savu kārto metienu un ar nojas nērto pusi Krišāns iesit bumbu vārtu tīklā 24. spēles minūtē. FS Masters Ulbruka šajā izšķirošajā spēlē ir tā, kas pirmā gūst vārtus un izvirzās vadībā ar rezultātu 1-0. Ilbergs zvejniekā. Patiks garām Vilmanim un Ulvis Mēdra lielā ātrumā traucas uz priekšu. Gradzins šoreiz paspēja aizsardzībā, bet ļoti neveiksmīgi nospēlē Toms Gredzens. Viņš iztraucē pretinieku uzbrukumu, bet uzsit pa bumbu tā, ka tā nonāk paša komandas vārtu priekšā tieši uz nojas Tomam Bitmanim, un Bitmanis met bumbu vārtos un īsā laika spriedī. Tagad laba izspēle, bet Ķeirāns netrāpa vārtos. Skaļāk kļūst arī Ulbrukas līdzutēji. Te nav bumbiņa vārtos un tomēr ir bumbiņa vārtos. Ernests Ronis ar atkārtotiem centieniem ar lielu neatlaidību tomēr spēja atrast veidu, kā pārspēt Magoni pirmo reizi šajā spēlē. Un mums atkal ir tikai vienu vārtu spēle. 1-2 rezultāts. Šoreiz viss ir pārliecinoši. Un te gan Leksis pazaudē bumbu, iespējams, kā Balodis lieki meklēja pieredzējušāko Roni vārtu priekšā. Būs vēl viens bulīts uz... Jā, ir vēl viens soda metiens uz... Sons īsti pat līdz metienam un netika. Laugalim izdodās dabūt bumbu vārtos, lai gan Magons atvaira bumbiņu, bet tā viņam pašam pārveļas pāri un te cik īsā laikā. Tiltiņš uzreiz bumbiņa vārtos 3-2. Tikko emocijas vienā tribiņu galā, kad uzreiz jau otrā tribiņu galā. Tiltiņš raida bumbiņu vārtu virzienā. Labs metiens padodās Kristaram un tiesa ārpus. Un te kļūdās uz līdzenas vietas 2 punktu autors Laugalis, un tas noved komandu pie 4. vārtu zaudējuma. Sapinās kājās uz līdzenas vietas Kristaps nokrīt. Jāstāsta galvenais, lai Rēnim ķiver turās pie rokas, lai netiek aizmesta prom, bet atkal ātrais dublis. Komandas tādot pa 2 vārtiem īsā laika sprīdī šodien. Fiziski spēcīgāks par pretinieku. Arī Laugalis mēģina rehabilitēties par savu neveiksmi pāris minūtes iepriekš. Un te Jansons 1-1, viņa metiens tiek atvairīts, bet vēl vienreiz Ernests Ronis ir tas, kas atrod veidus, kā dabūt bumbiņu vārtos un panāk atkal 3-4. Atkal ir 1 vārtu spēle.
bumba ir vārtos. Teicu, ka bīstams standarts. Krišāns Tiltiņš atrod spraugu vārtu devītniekā un raida bumbiņu vārtos. Un atkal panāk +2 esošajiem čempioniem. Tiltiņam otrais vārtu gūms šovakar. Ronis pārģer bumbiņu. Ronis metiens garām vārtiem met Ernests. Labāk dzirdam Ķekavas sporta namā. Metiens vārtu pārliknis un bumbiņu tomēr nešķērso vārtu. Un ir bumbiņu vārtos. Klaus Jansons ieliek bumbu vārtu tālajā stūrī. 4-5. Nu, rezultāts tikko pasties uz tablo. Rezultāts tieši tāds kā piektās spēles pašā izskaņā, kad bija 3-5. Toreiz vēl Ķekava palika bez savu pamatvārdsarga, bet Gulmans kā augšējais uzbrucējs spēlē bloķē viņš Jansonu metienu. Klaus tiek pie vēl viena metiena, bet ar to tiek galā savukārt Magons. Bumba piena laukuma stūra, bumba iegūst Masters, 2-2 pretuzbrukums Tiltiņš. Viņš vienreiz uzcirta pa vārtiem un te arī palaiž tādu putniņu vārtu virzienā un tagad skatītāji laukuma virzienā palaiž cepures, jo Reinis Kirilgovs netiek galā ar šo Krišāņa Tiltiņa metienu un atkal jau +2 FS Masters Ulbruka komandai un vēl jāspēlē un ir -2, nevis -1, bet -2. Lēkājoši bumbu un Roberts Trofimenko pieliek punktu šai sērijai. Iemet bumbiņu tukšos vārtos. Gredzens tūlīt vēl var nopelnīt. Atkopjās, viņa savu sēriju uzvarēja ar 4-0 un tika saulaicīgi finālā. Nu, Reinis Kirilko tagad var mest ķiveri pa gaisu. Tagad no dusmām ķiveri pa gaisu met arī Henrijs Gustavs Magons. Tikai viens no sarūktinājuma, otrs no priekiem. FS Masters Ulbruka izcīna uzvaru šodien Ķekavā ar rezultātu 7-4.